Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss. Labdien, uzņēmēji, labdien, LTRK biedri un sveiciens visiem LTRK podkāstu uzņēmēju balss klausītājiem. Šodienas viesis kārtīgs zēlis, es teiktu, kārtīgs Rīgas zēlis, sporta menedžeris, sporta menedžmenta multimākslinieks Edgars Buļs. Sveiks, Edgar. Sveiks, Edgar, jā. Pieteic gan tu tā mazliet jau. Sakautrējos, Aša. Es sākumā domāju, tā kā mums kaut kādu tomēr tā sporta ievirza vajadzēja, tā kā, kad izsauc dalībnieku sportā, tā Edgars, bet, tomēr uzņēmē darbības podkāsts. Klau, varbūt, noteikti lielākā daļa zina, kas tu esi, bet varbūt no sevis tādu vizītkartes lifta runu. Esmu sporta menedžers ar 20 gadu stāžu. Savulaik pabeidzu Rīgas ekonomikas augstskolu, SSR Rīgā. Man vairāk vispār ir bakalaura grāds uzņēmējdarbībā un biznesa administrācijā, bet šī skola ļoti spēcīga tieši ir uz finansēm. Un tas varbūt likās, ka pirmais solis jāspēr līdzīgi kā daudz man skolas biedri, kaut kādā bankā vai auditoros vai kaut kur līdzīgi. Es pastrādāju vienā uzņēmumā arī tieši Kaklasaitē no 9 līdz 5, kad pusgadu, un sapratu, ka tas nebūs man. Latvijas Basketbola Savienība rīkoja konkursu uz marketinga menedžeru 2004. gadā. Tā es pieteicos tajā konkursā un faktiski sāku strādāt Basketbola Savienībā. Jā, un tad es biju Latvijas izlošu menedžers, direktors 5 gadus. Tad 2012. gadā dibināju savu sporta menedžmenta aģentūru, kas strādā ar Latvijas elites sportistiem, piemēram, Aļonu Ostapenko, Aleksandrs Samoilovs, Jānis Šmēdiņš, 3-3 basketbolisti, olimpiskie čempioni, Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova. Bet tas basketbols visu laiku man mazliet kaut kur bijis. Es komentēju daudz televīzijā kopš 2007. gada. Pēdējā laikā krietni mazāk aizņemtības dēļ un kaut kāds posms noiets, bet tik pa brīdim vēl to arī daru, kad pagājušo gadu, aizpagājušo gadu komentēju. Jā, un šī aģentūra attīstījās. Un vēl projām viņi ir, vēl projām ir šo sportistu pārstāvu. Tad tas pēdējais izaicinājums, jā, mēs esam dibinājuši jaunu basketbola klubu, kā jau tu minēji, Rīgas Zeles. Jāsaka laikam jau, ka galvenais kluba prezidents, jā, un līdz ar to, jā, tagad tas jauns izaicinājums, jauna virzība, jauna vīzija, jauna misija manā dzīvē, jā, tā kā 20 gadu tāds tagad jauns uzplaiksnījums. Jā, atkal esam dibinājuši basketbola klubu, atkal esam atgriezies basketbolā, tādā ikdienas menedžmentā. Par Rīgas Zeļiem klubu basīti mēs vēl parunāsim, bet par sporta menedžmentu kā tā, tu pats arī tikko nosauc vairākus elites sportistus mūsējos latviešus, un tomēr viņi pārstāv katru savu sporta veidu, 3 dažādas sporta veidus tu nosauc. Tajā menedžmentā kā tādā procesos un visās darbībās, tur nav nekāda atšķirība. Skaidrs, ka katrs sporta veids ir ar savām niansēm. Kaut vai tenis ir super individuāls sporta veids, kurā viss griežās tikai ap vienu šo spēlētāju, vienu zvaigzni. Pludmales volejbolā jau vismaz ir 2 zvaigznes, kuras jāsliek kopā. Basketbolā viņa ir 4, 5 vai lielajā komandā 12. Bet tas nianses mainās, bet pamatlietas ir līdzīgas. Jā, tad faktiski mans uzdevums ir domāt par sportistu to saucamo PR pusi, jeb publiskās komunikācijas pusi. Kā tur pareizi latviešu valodā ir public relations, jā, publiskās attiecības. Jā. Latviešu. Jā, komunikācija un, protams, piesaistīt sponsors, piesaistīt ekstra finansējumu privātajā sektorā. Tas faktiski ir, teikt, arī galvenais uzdevums, jā, jo kāda jēga no menedžera aģenta, ja sportistam tie ir kaut kādi tikai ekstra izdevumi. Jā, vismaz Latvijā noteikti no tā nebūtu nekāda jēga. Varbūt ASV vai citās lielajās valstīs, kur tai zvaigznē ir multimiljonu ieņēmumu un viņi vajag vienkārši ļoti labi izpjārot, jā, lietos man kaut šo latviešu vārdu, jā, tad, protams, faktiski cilvēki, teiksim, tādas kā Lebrons James vai Lionels Messi var algot cilvēkus, kas viņu parāda pēc iespējas labākā gaismā vai Cristiano Ronaldo. Tad Latvijā, protams, faktiski galvenais menedžera pienesums, uzdevums ir šo pienest ekstra finansējumu. Jā, ir lielākā daļa elites sportisti ir kaut kāds valsts finansējums, kas nonāk pie viņiem caur, teiksim, Latvijas Olimpisko vienību vai caur federācijām. Jā, tad arī privātajā sektorā, protams, ir jāpasmeļās, lai šim sportistam. Tie nosauktie mani sportisti, varbūt izņemot Aļonu,
kurai, protams, ieņēmumi ir citā līmenī. Nu, faktiski viņi dzīvo solīdi, bet nesauksim viņus par miljonāriem, kuri nezin, kā to naudu iztērēt. Viņiem katrs ekstra ieņēmums ir ļoti svarīgs, jā, lai nosaktu kaut vai tos izdevumus, kas ir ceļošanas izdevums, treniņu nometņu izdevums, tā, lai viss, ko šie sportisti nopelnītu sacensībās, viņiem būtu reāli ieņēmumi, nevis viņi būtu jāizdod vēl par ekstra izdevumu, par ekstra lietām. Tā kā tās galvenās lietas ir līdzīgas un, protams, darbs ar raksturiem, jā, darbs ar personībām. Jā, nu, droši vien, kad man ir kaut kāds talants, kaut kādas spējas ar šīm lielajām personībām mazliet tik galā ar šiem ego. Nenoliedzami liels sportists ir liels ego, jo tam tā vienkārši ir jābūt. Jo, lai tu kļūtu par čempionu, tev vispirms ir jādomā par sevi. Un ja tu esi cilvēks, kurš vairāk domā par citiem, un esi ļoti gādīgs un rūpīgs, un tu iziej laukumā jau, nu, kā tik, lai visiem ir labi, un aizmirst par sevi mazliet, tāda cilvēka parasti par čempioniem nekļūst. Tā kā zināms klīniskas pazīmes visiem lielajiem sportistiem ir, bet nu, līdz ar to arī ego ir liela. Nu, viņiem ir jābūt vērstiem uz sevi, tas ir normāli. Man jāmāk ar to visu tik galā kaut kādā veidā. Protams, likt manīt, ka jā, tu esi čempions, tu esi mūsu galvenais stārs, un kas arī ir faktiski. Tā pašā laikā nepazaudēt mazliet sevi, ja tajā visā procesā neļaut sev kāpt uz galvas, tā pašā nostādīt tās pamatnostādnes, kas mums ir jādara, lai mēs attīstītos pareizajā virzienā šajā visā komunikācijā, jā, sabiedriskajā komunikācijā, nu, un lai arī paši sportisti sazemētu kādā brīdī. Jo sportistam tas ir normāli, viņam kaut kur ir jālido mazliet jā, visās savās ekspektācijās, vīzijās. Un tas komandas uzdevums, sākot ar treneriem un menedžeriem, mazliet tā kā lipināt komandas sporta veidos kopā, mazliet sazemēt sportistu, kaut kur viņu pacelt. Tā kā tās pamatlietas ir vienādas, nu katrā sporta veidā, kā es minēju, šīs atšķirības nianses. Tu pats darbojies tikai ar lokālajiem sportistiem? Faktiski jā. Jo, redz, tas arī mans vārds, kas palīdz arī sportistiem piesaistīt kādu finansējumu, tomēr nu, ir vairāk mazāk Latvijā. Jā, un līdz ar to man arī kaut kā pašam gribās, un tā sajūta ir labi, ka es palīdzu Latvijas sportistiem. Tas tā kā mazliet patriotismu pazīme arī, jā. Droši vien jau, kad minētie mani tur Lebron un Messi man uzrunāt, es neatteiktos, jā, vai būtu iespēja pie viņiem tikt, jā, tas skaidrs, ka viņi paši nevienu neuzrunās. Droši vien jau, ka es mēģinātu, bet tādas mega iespējas nav bijušas. Un strādāt ar viduvējiem ārzemju sportistiem arī nav baigais izaicinājums un nav arī liela uzrāviena, lielas jaudas, jā, liels izaicinājumi un kaifa. Tad labāk es izvēlos strādāt ar lokālajām zvaigznēm un man ir tā sajūta, kad jā, es palīdzu šiem sportistiem. Citam ar finansējumu piesaist, vairāk citam ar sabiedriskajām attiecībām. Ļonas gadījumā varbūt pēdējos gados nevarētu teikt, ka ļoti liels pienesums no Latvijas tirgus finansiālajā ziņā, bet nu, tomēr es viņai tā kā tāds lielais brālis, mazliet brālēns, kad viņai kāds grūtāks moments, tad viņi man mēdz uzdot kādu padomu paprasīt. Tā skaitā arī tādās ikdienas lietās, kā attiecības ar vīriešiem un boyfriendu, jā, nu, kas Aļonai varbūt ir kaut kas jauns un zinām pieredze man varbūt ir, kur es viņiem varu mazliet palīdzēt, nu, saprast, kāda ir šī vīrieša domāšana, un lai cik tu liela zvaigzne būtu, un kāds tev ir ego. Un pretējā pusē arī ir kā saka, kungs ar jūtām, jā, un arī viņš ir jāņem vērā. Tā kā jā, man laikam ir labi patīk tā sajūta, kad es faktiski strādāju ar vietējām zvaigznēm, un es viņiem palīdzu ar Latvijas sportistiem. Kaut kāds patriotisms sajūtas ir tajā. Tad, principā, tavu ikdienu tā tur dziļa ar psiholoģiju. Diezgan. Tā skaitā, nu, piemērs arī vakar teiksim, Zeļiem bija sāpīgs zaudējums, jā, un kaut kādā veidā ir pašam sevi jāsavāc mazliet komanda, kaut kur ar treneriem jāprunājas, tā skaitā it kā jāizdara mazliet. Es neteiktu, ka es kaut kādas piedienu lieku, nē, bet nu, kaut kādas tādas sarunas, kad skaidrs, ka mēs neviens nav esam priecīgi pēc zaudējumu, un biedri nav priecīgi, un fani nav priecīgi, te pašā laikā neiznesot viņiem galvas, jā. Kā dažkārt kaut kādā austrumvalstī esam redzējuši visādas tur klipiņus un tā tālāk, jā. Tā kā tur ir kaut kur psiholoģija slēdzās iekšā. Pašam sevi mēģināt savākt, kaut kur ar spēlētājiem aprunājos, jā. Bet ne tādā treneru ziņā, to viss dara treneri, lai nepārprot. Tā saruna vairāk ir tāda, nu, ar komandas kapteini parunājamies diezgan bieži, jā, kas notiek komandā,
ko var darīt savādāk, varbūt. Lai saprastu, jā, tā kā noteikti. Un savukārt ar šīm tam lielajām zvaigznēm, bieži strādās psiholoģija, bieži. Tām pašām mūsu meitenēm, pludmales volejbolistiem, pēdējos gados viss ir kārtībā, pēdējos, 2, bet tik pa brīdim iepriekš tur bija kādi kašķīši, jā, 2 dāmas, arī, protams, abas zvaigznes, abas spēcīgas, lielas personības, katra ar savām rakstura niansēm, tik pa brīdim tur gadījās. Es zinu, kad bija problēmas, es zināju, bija skaidrs, kad, piemēram, no rīta pamosties, viņas ir kādā citā laika joslā, un tu jau redzi, ir atnākusi no vienas, nevis kopējā čatā ziņas, bet no vienas atsevišķa ziņas WhatsAppā, un no otras. Tad es saprotu, ka ir kaut kāda maza problēma, tad mazliet kopīgi. Tas nesaka, ka es tur viens to daru kopīgi ar vecākiem, ar federācijas vadību, ar treneriem runājot. Mēs, atkal salipinam viņus kopā, jo skaidrs, ka viņas ir labākās Latvijas sportists, un būtu liels zaudējums Latvijas sportam, ja, piemēram, tieši viņas savos prime gados, jā, pirms 2 gadiem sastrīdētos tā, ka izšķirtos un spēlēt katra savā komandā. Jā. Tā kā, tas ir mūsu uzdevums, jā. Menedžeru uzdevums, federācijas uzdevums, treneru uzdevums, visas Latvijas sabiedrības uzdevums ir arī palīdzēt viņām. Jā. Lai mums būtu veiksmīgs olimpiskais pāris. Ne tikai olimpiskās spēles, lai vispār mums būtu jaudīgs pāris, kas var izcīnīt visaugstākās vietas, gan olimpiskajās spēlēs, gan Eiropas čempionātos, gan arī tur pasaules čempionātos. Tas pats arī ar džekiem. Džekiem jau arī uzšķiļ. Tas pats, piemēram, olimpiskie čempioni 3-3 basketbolā tajā nākamajā sezonā. Viņi bija noguruši mazliet no tā iepriekšējā cikla. 4-5 gadus viņi bija spēlējuši ikdienā kopā. Un tad es vairs nevaru viņu izturēt, viņi nespēlējuši, vai vajag prom. Tad, jā, bet jūs tomēr kopā varat tik labi spēlēt un jāgatavojas olimpiādē. Tad kaut kur viņi varbūt aiziet prom. Tas ir absolūti normāls process. Jā, pats arī zini, jā, ne tikai mājās, bet arī uzņēmēju darbībā. Ir kolēģi, kas kaut kur mēdz kaitināt, kad tu atnāc uz darbu. Jā. Viens tās pašas sejas katru dienu. Sportā šī unikālā lieta ir, ka ļoti emocionāli, dinamiska nodarbe tā ir. Jā. Un faktiski no pilnīgas eiforijas līdz tur absolūtam izmisumam ir tur viens metiens, 1 sekunde. Jā. Un dažkārt tas iznākums vai produktivitāte konkrētajai dienai vai mēnesim vai pat pusgadu darbam, ja izšķirās vienā punktā, 1 sekundē. Tieši tā. Jā, un tad saprotiet, kā šķiļās tās emocijas, jā, tur runājot par šiem lielajiem atkal ego un lielajiem personībām, jā. Tad nav tik vienkārši ar viņām tik galā, jā, bet kaut kā redzam, ka faktiski visi sportisti, ar kuriem es esmu sācis strādāt, ar viņiem vēl projām turpinu, jā, tur. Saša ar Jānu arī viņi ir izšķīrušies tagad. Tas darbs ir krietni mazāk, un man grūtāk viņus, protams, ir jau šobrīd, pārdot un piesaistīt atbalstītājs, kad viņi vairs nav savā tajā pīķī. Un varbūt tas lidojums vairs nav tāds, kā bija, jā, kad samsmēja top gados, jā, tur bija pasaules kausa komandas tituli, jā, 3 gadus no vietas pasaules tūras labākā komanda un Eiropas čempionātos entās medaļas. Bet tāpat tās mazie sponsori viņi jau palikuši, un man sirds vienmēr būs ar viņiem, jā, un es tāpat jūtīšu līdzi. Droši vien, ka viņi beigs spēlēt, mēs tāpat draudzēsimies, kaut kādās ar ģimenēm mēs tik pa brīdim pavadam laiku, jā. Tā kā, jā, tas process visu laiku turpinās un nāk kaut kādi jauni izaicinājumi, un faktiski, kā es minēju, tieši Rīgas dēļ ienāca tajā laikā, kad Saša ar Jāni izšķīrās, un man vajadzēja laikam kaut kādu jaunu izaicinājumu, jo Tīna ar Anastasiju viņas ir, bet viņas jau tādā stabili. Kā es saku, šis vilciens ir uzlikts uz sliedēm, mums ir labi atbalstītāji privātajā sektorā, meitenēm ir finansējums no Latvijas Olimpiskās vienības, federācija viņas atbalsts, ir labs treneris no Polijas, viss viņām ir labi, viņas ir tādās, man ļoti patīk, kā šis vilciens kustās, protams, kā sniens, ir mazliet kādā pieturā, tur kaut kas jāizdara, jā. Bet viņas tā stabili iet. Aļona arī savā līmenī spēlēja, teiksim, pēdējo pusgadu viņa top 10 tenisisti. Jā. Tad kaut kādā atkal vajadzēja jaunu action. Un tieši šis basketbola klubs nāca īstajā vietā, īstajā brīdī, lai atkal es nevarētu vakaros aizmigt un lai atkal sieva man pārmest, kad man tas basketbols un tas sports visu laiku, un kad mēs kaut kur aizbrauksim un aizlidosim. Nomainīja bišķi tos gabarītus Samoilovs Šmēdiņš pret basketbola klubu. Bet paglau atgriežoties pie tā finansējuma un sponsoru meklēšanas, ko tu minēji, kāds notiek dzīvē? Tev ir tā rupi sakot portfelī konkrēti spēlētāji. Tu aizēji pie privātā kapitāla uzņēmēja un saka, tā, redz, man te ir 5 komandas, tu varētu kādai no viņām iedot naudu. Tā tas samēram arī notiek. Notiek tāds izzināšanas process, kas jums ir svarīgi
kas jums ir interesanti, kas jums vairāk, ko jūs redzat, kas jums ir pirmkārt stratēģijā. Vispirms tad izzināšana, vai vispār ir sports jūsu mārketinga stratēģijā. Ja nav, nu tad nav jēga tur terēt laiku. Ja ir, tad jautājums, kāds virziens vairāk, vai interesē vairāk tāds komandas sports, kurā ir Latvijā iekšējā līmenī kaut kas notiek, iekšējā, teiksim, pasaulē Latvijas čempionātā, vai varbūt interesē tāds Latvijas zvaigznes, kas jau iznes mazliet Latvijas vārdu globālajā stratosfērā, atmosfērā. Vai interesē vairāk individuālie sporta veidi, vai interesē vairāk kaut vai dueti, kā pludmales volejbols. Ir uzņēmumi, kuriem stratēģijā ir pludmales volejbols, nu, piemēram, Red Bull, starptautiskais Austrijas enerģijas dzērienu uzņēmums. Lai kā man negribētos, bet basketbols viņiem nav stratēģijā, līdz ar to ar zeļiem mums tur nesanāk pagaidām sadarbība. Saka, Latvijas uzņēmējiem kādam ir stratēģijā mārketinga sports? Protams. Okay. Ir daudziem uzņēmēji, kuriem patīk sports un tad tas sponsorēšana sākās vairākos līmeņos. Dažkārt ir īpašnieka līmenī, faktiski īpašnieks pats, viņš pats ir bijis kādreiz sportists, viņš saprot to, viņš grib palīdzēt, līdzīgi kā es kā menedžers gribu palīdzēt, viņš grib palīdzēt kā atbalstītājs, kā sponsors. Tad nākamais moments ir valdes līmenī, tad uzņēmuma augstākā vadība. Saprot, kādam patīk, nolem. Tad vēl varbūt mārketinga vadība redz, ka šis ir virziens, sporta atbalstīšana ir virziens, kurā iet uzņēmums konkrētais. Jā, un līdz ar to faktiski viņi pieņem lēmumu. Nu, un tad mēs kopīgi saprotam arī pēc budžeta iespējām. Jā, nu skaidrs, ka varbūt Aļonai prime gados mazliet cits finansējums bija, jā, jo tenis pirmkārt ir ļoti globāli jaudīgs sporta veids ar pavisam citām naudām. Un tad mēs sapratām, kurš var pacelt, teiksim, kurš atbalstītājs var potenciāli varēja pacelt viņas līmeni, ja tomēr varbūt ne, tad varbūt mazliet zemākā līmenī skatāmies. Jā, nu tā arī ir, jā, un tad saprotam, kurš kuram der, kurš uz ko skatās, tas process notiek. Un faktiski, tas ir ikdienas darbs. Naudu nevar piesaistīt sportistam. Tā, tagad ir gada beigas, jā, visi kaut ko budžetē, tad tagad es septembrī sākšu. Tad pavēlu jau. Tad faktiski visu gadu ir šī komunikācija, kas interesēs, kas neinteresēs, saprotam, tad varbūt liekam mieru tagad, nav gadā, šajā gadā nav peļņa, redzam, nevaram atbalstīt, vai nolēmus ir augstākā vadība, ka šogad aiziet citos virzienos labdarībai, kultūrai, vai tagad ļoti, skaidrs, ka modē ir un arī pamatot ir atbalsts Ukrainai tieši, jā, kas ir saprotam. Man tajā brīdī nav pretargumentu. Es esmu ar vairākiem ļoti nopietniem uzņēmējiem ticies, hei, mēs te basīšu klubu taisam jaunu, baigi labā lieta, negribiet atbalstīt. Edgar, mēs ar Ukrainu līdz galam, kamēr neuzvarēsim. Nav jautājumu, ceram, ka pēc iespējas ātrāk šī kara darbība beigsies. Pagaidīsim, ir cēlākas, lielākas lietas pasaulē par basketbolu, volejbolu un tenisu, lai kā arī man negribētos to atzīt. Jā. Līdz ar to šī komunikācija ir tādā non-stop režīmā. Faktiski kādam atbalstītājiem uzrakst katru dienu. Vai saistībā ar basketbolu, vai saistībā ar pludmales volejbolu, vai saistībā ar tenisu. Un ja tas nav arī pārdošanas komunikācija, tad tā ir tāda feedback komunikācija. Hei, vakar mačā patika tas, ko mēs darām tā vēl, attīstamies, redzēja, Ļona vinēja, varbūt pamēģina. Tas process ir, tas ir mans darbs. Tā kā droši vien to Edgar nāca uz Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru katru dienu. Tā varbūt, man ir office tagad, mums ir basketbola klubam office, bet man faktiski nav vajadzīgs office, man ir vajadzīgs telefons un komunikācijas tūļi, jā, tas piezvanīt, WhatsApp, e-pasts. Tā kā tā tas arī process notiek, un brieži vien, ir pacietīgs vairāk gadu darbs jāieliek, lai kādu sportistu pārdotu, jo lielākā daļai uzņēmēju, nav tā vienkārši. Man patīk, daram. Pat ja īpašniekam patīk, viņiem patīk, es iedošu komandai izvērtēt. Tad valdi kopā ar mārketingu vadību izvērtē. Un tad varbūt pusgadu skatās. Varbūt pirmajā gadā neienāk. Vēro no malas šo projektu, kā viņš izskatās, kā viņiem patīk tās lietas, ko viņi dara. Un tad pēc gada, hei, man patīk, kā jūs strādājat. Pamēģinām. Tad varbūt pamēģina ar mazumiņu. Jā, tāds ir šis process. Jā. Kā vispār industrija, sporta menedžmenta industrija Latvijā? Viņi, tevi ir dzirdējuši daudz, tevi arī redz daudz. Es personīgi varbūt tur KP kādas brālis, es zinu, ka menedžmentiem, man liekas, tieši sports sakarā ar Žagaru jauno. Kā vispār tā industrija attīstās Latvijā? Viņa eksistē?
Viņa eksistē, bet es teiktu, atkarībā ar ko mēs salīdzinām. Viņa eksistē, attīstās, bet, protams, ka viņa ir salīdzinoši ar lielo sporta pasauli, tur ar ASV vai to pašu Vāciju. Jā. Ar Baltiju salīdzinām. Baltijā mēs esam ok, nav tik slikti. Jā. Nu, jautājums, ar ko mēs salīdzinām. Basketbola klubu ziņā mēs te visi ūdeni pienesam Žalgirim. Jā. Mums tur 5 līmeņi augstāk viņi ir. Jā. Kā mums tur pagaidām īsti vēl nevar salīdzināt. Bet es domāju, ka tā paša menedžments un aģentūras ziņā, es domāju, ka Baltijas līmenī viss ir kārtībā. Bet, ja mēs skatāmies, protams, uz tiem lielajiem brāļiem, jā, tad tas naudas, kas ir Amerikā, līmenis, apgriezieni, jā, tur faktiski Latvijā sporta menedžments aģentūra ir tāda 1-2 cilvēku. Es esmu multimākslinieks, līdzīgi kā tu man pieteici sākumā. Tagad līdz ar Zeļiem man veidojās ir jau komanda, jā, ir marketings, sapulces, marketinga komandas sapulces ir 6-8 cilvēki, kur daži no tiem palīdz arī man aģentūras darbos, bet es kāds 10 gadus cilvēks orķestrs bija, jā. Protams, kad es jau palīdzēju man cilvēki ar sociāliem tīkliem, jā, ar visādām, arī event marketing, event production, ar pasākumu organizēšanu. Tad ASV, piemēram, ja ir aģentūra, tad viņā ir, tā kā kamerā, es domāju, pilna laika 50 darbinieki, jā, no kuriem vieni tikai plāno pasākums konkrētiem sportistam, vieni vispār strādā tikai ar sociāliem tīkliem, jo tā ir super svarīga mašinērija šobrīd, jā, lai to sportistu brandi iegrieztu. Trešie bosi pārsvarā veic šo komunikāciju par potenciāliem klubiem un sponsoriem. Tad ir noteikti kaut kāds sales team, jā, tas ir pavisam cits līmenis, jā, un tur arī apgrozās. Tad mums ir, es teiktu, 1000 apgrozās, 10. Mans aģentūras apgrozījums, tas tur šajā publiskajā telpā var redzēt, jā, tur 500 000 gadu apgrozās. Tur droši vien 500 miljardi, jā, tādām nopietnākajām aģentūrām. Tas ir tās līmeņa atšķirības. Tā kā es teiktu, ka industrija ir, viņa attīstās, bet mēs esam vēl baby steps salīdzinoši ar lielo pasauli. Bet man prieks, ka ir šādi podkasti. Man prieks, ka mums ar Aigaru, ar Tirzniecības kameras šefu, ar prezidentu ir izveidojies liels kontakts, un viņš kā arī sporta entuziasts. Bet kā futbolists. Bet viņš tagad palicis par basketbola fanu. Bet par ko man liels prieks, ka viņš arī ļoti gribētu attīstīt Latvijas sportu kā industriju, kur var pārdot, kurā var pelnīt. Pagaidām Latvijā sports kā bizness faktiski neeksistē. Es nezinu, nav, man liekas, nevienas Latvijas sporta organizācijas, kuras vadītājs vai īpašnieks var teikt, es pelnu ar šo. Vairāk tas ir, ja pa nulēm iziet jau konkrētā sezonā, jau ir tur izcils gads. Vairāk tas ir hobijs, aizraušanās un tāds bagātu cilvēku rotaļlieta, ja tur futbolā tajā pašā virslīgā. Basketbolā faktiski tie ir pašvaldību ļoti dāsni atbalstīti klubi, vismaz Latvijas basketbola līgā, kas ir ok, par ko vispār varam tikai pateikties. Ja nebūtu Ventspils, Liepājas, Ogres, Valmieras pašvaldības, tad Latvijas basketbola līgas līmenis būtu vēl sliktāks. Vai es nezinu, vēl sliktāks. Viņš būtu krietni sliktāks, tas būtu pareizais apzīmējums. Tā kā mums vēl ir, kur augt un augt. Pieķeramies klubam. Tu saki, ka klubs vairāk īpašniekam bieži vien ir kā hobijs. Labi, ja ir pa nulēm, bet būvējot klubu, vispār pirmkārt, kā radās ideja, tu aptuveni aprakstīji, tev bija brīvāks laiks, pieņemot, kad ir sponsoriem interesi, tad varam sākt kaut kādu jaunu projektu, bet būvējot klubu, es neticu, ka tā pamatdoma, kaut kādā ilgtermiņā taču vienmēr būs nopelnīta. Protams. Tad kā radās līdz galam tā ideja, kur radās komanda un kāds vispār tas mērķis 5 gadus? Ir raidījums Ūdenszeļi par basketbolu. Varbūt skatījies 8. sezoniet. Jau pēdējās vairākas sezonas mēs gribējām attīstīt zīmolu, kaut ko darīt vairāk. Ārpus ierastiem rāmjiem. Paralēli es strādāju pēdējos 3 gadus pirms Zeļu kluba, strādāju TTT Rīga sieviešu basketbola klubā mārketingā. Un mans kolēģis, priekšnieks Artūrs Talbergs, kluba ģenerālmenedžers, man tur paaicināja mārketingā strādāt. Mums bija 3 tādas labas, solidas sezonas sieviešu basketbolā. Viss cieņa sieviešu basketbolam, bet skaidrs, ka tā lielākā jauda tomēr tāda PR jauda un mārketinga jauda un ažiotāžas izaicinājums, ja ir vīriešu sportā. Un
Un Artūrs, starp citu, vienu vakaru sēžot, ieminējās, ka, hei, mēs labi strādājam sieviešu basketbolā, kaut ko daram večiem, mums zināšanas ir, know-how mums kaut kāds ir. Nu, un tā tas 22. gada novembrī šī ideja radās, un pamazām viņi sāk lipināt kopā, un 23. gada sākumā jau parādījās pirmās vīzijas, vēsmas, un 23. gada jūlijā mūs apstiprināja Latvijas Basketbola Savienības valde kā oficiālu 7. klubu no Latvijas-Igaunijas līgā. Nu, protams, ka tas mērķis ilgtermiņā ir vismaz noteikti nelikt iekšā savu naudu katru gadu, jo man pirmkārt viņas šķiet nav tik daudz vēl, kā man gribētos, vēl mazliet jāpapelna. Nu, otrkārt, tas būtu kaut kas ļoti interesants. Man ir kaut kāds vienmēr laikam bijis tāds revolucionārs gars, spīts kaut kāds, pierādīt par spīti visu apkārtējo cilvēku skepsēji. Edgar, tu ziņas nelasi, mums karš notiek, un Covid krīze, un ekonomika ir tur recesijā, un viss ir slikti, un inflācija. Nu, kāds basketbols, kāds privāts klubs, tas taču nav iespējams. Kad tieši pierādīt, hei, jūs visi sakat, ka nevar, bet mēs pierādīsim, ka varam. Un nevis tikai vienu gadu eksistēt, bet tiešām, kā tu minēji, jau ilgtermiņā strādāt. Nu jā, šis 5 gadus plāns, ja tu tā ieminējies, pirmkārt, būtu nostabilizēt šo finansiālo saimniecību, visu kopējo procesu tā, kad nav īpašniekiem regulāri jāinvestē savu naudu, tā manā personā kaut vai. Kad ir kaut kādi maza peļņa kaut vai kaut vai pa nulēm pirmos gadus izējot, lai iegriežam šo kustību, šo komūnu, ko sauc par Rīgas zeļi, kā mēs paši sakam, vairāk nekā basketbola spēle, tāds ir mūsu moto, lai cilvēkiem ar vien lielāka interesi, lai šī rozā krāsa vēl vairāk sāk dominēt Rīgā. Un ir ne tikai laba spēle, bet visas pārējais ap šo spēli ir paliek ar vien interesantāks, aizraujošāks skatītājiem, faniem. Nu, un tas viss atspoguļotos lielākos sponsoru līgumos, vairāk ziedotājos, lielākos biļešu ieņēmumos, augtu klubu budžets, un ar laiku mēs spētu kaut kādu marģinu atstāt regulāri starp ieņēmumiem un izdevumiem, tā lai paliek, teiksim, klubam kaut kādu uzkrājumu. Jā, lai kādā sliktākā gadā, kad varbūt kaut kas notiek. Piemēram, kā Wimbledons tenisa turnīrs. Katru gadu, cik es zinu, es varbūt par cipariem varu sameloties, ja es nemaldos, viņiem ir katru gadu apdrošināšanas prēmija, ja gadījumā uznāk kāds force mažors, 1 vai 2 miljoni viņi maksā šo prēmiju, un šī prēmija ir 200 miljoni, apmēram, ierastie Wimbledonas ieņēmumi. 20. gadā taču nenotika Wimbledon, ja nemaldos. Un viņš šos pašus 200 miljonus tāpat dabūja. Tā tad jūs saprotat to līmeni, jā, es, protams, atkal ļoti augstos lidoju, bet piemērs, kad mums kādā sliktākā gadā kaut kas nesanāk notika, ka būtu klubam šī rezerve, jā, kādi uzkrājumi, ar kuriem mēs varam sekt konkrēto gadu. Jā. Tā kā, rezumējot pāris teikumos, augt visos līmeņos sportiski, PR ziņā, jaudas ziņā, mārketinga ziņā, ažiotāžu ziņā, fanu ieinteresētības ziņā, un, protams, arī finansiāli. Un finansiāli tieši tādā ziņā gudri augt, ko regulāri Latvijas sportā ir mazliet cilvēki. Gribās tās lielās uzvaras visiem. Mēs arī gribējām un parakstīt tiek ekstra spēlētāji, jā, un rezultātā ir šie čempionu tituli, un pēc tam nākamajos gados ir tāds atsitiens, ka klubs bankrotē vienkārši. Ir vairāk tādu piemēru Latvijas sportā. Tas ir pēdējais, kas drīkst notikt ar Rīgas zeļiem. Tas vienkārši nedrīkst notikt. Man ir jābūt tam galvenajam saimniecības vadītājam, kurš kādā brīdī kontrolē visus šos procesus. Mans problēma, ka es arī ļoti ambiciozs un man patīk idejas liels. Mēs pagaidām uz tāda mazliet avantūras riska robežas, kā lai pasaka, klubs pastāvēs, viss būs labi. Bet mums visu laiku mazliet jāpiedzen tie ieņēmumi klāt izdevumiem. Mums nāca ekstra spēlētāji klāt jau pirmajā sezonā. Tam bija objektīvais iemesls. Mums Zigmārs Raimo un Francis Lācis, mums 2 balsta spēlētāji, kas bija aizgāja no komandas un pievienojās 3-3 Latvijas izlasē, saprotam iemeslu atkal. Jā, ir lielāka mērķi par Rīgas zeļiem, līdzīgi kā Ukrainas karš, tāpat arī Parīzes olimpiskās spēles. Mēs saprotam spēlētājus, bet mums garajā galā palika liela robi. Mēs aizpildījām ar pieredzējušiem spēlētājiem. Skaidrs, ka līdz ar to klubu budžets mazliet pieaug. Bet es redzu un ticu un jūtot šo interesi sponsoru vidū, sabiedrībā, es ticu, ka mēs beigās viss būs kārtībā. Jā. Tā kā nākamajos gados visu laiku jāmēģina strādāt, jā, kaut kur
virs ūdens, jā, nevis līdz ar ūdeni, bet jau virs ūdens. No ūdens zeļiem, Jā, tieši tā, virs ūdens zeļiem kaut kā tā. Tad, principā, tāpēc kādas dekādas, 15 gadiem uztaisīt exit tavā personā, tā kā Marks Cubans tagad Mavericks pārdevē. Varbūt pat ātrāk. Okay. Viņš jau neeksitojās pilnībā. Viņam paliks, negribas arī 40%, bet viņš saglabāja kontrolu lēmumus par basketbolu, tad kontrolu paketi par basketbolu lēmumiem. Tas man ir arī liekas ļoti simpātisks virziens, uz ko vajadzētu virzīties Rīgas zeļiem. Nedrīkst klubā ienākt personas, kuriem neinteresē Latvijas basketbols, kuriem neinteresē Latvijas sports, kuri vienkārši sāk mētāties ar kaut kādiem nesaprotamiem, neordināriem lēmumiem. Līdzīgi kā vēl joprojām es saprotu, ka nelīdz galam pieņem, teiksim, Manchester United īpašnieks, šo Glāzeru ģimeni Amerikas, jo vēl joprojām tur liels problēmas tie fani regulāri tur neapmierināti ir ar īpašniekiem. Mums ir, teiksim, manā personā, mēs esam atvērti investoriem, bet ļoti, ļoti rūpīgi šis process jāizvērtē, jo kā novērtēt šo investīciju? Piemēram, ja tas ir, tagad atnāk no malas cilvēks, es dodu Edgaru tev 1 miljonu un, teiksim, 50% manējā. Vienā gadā tas 1 miljons noderēs. Man jau katru gadu būs kaut kad jāliek šis 1 miljons iekšā. Tā kā tur būtu tādam vairāk gada investīciju plānam jābūt pretī. Tā kā, ļoti, ļoti rūpīgi būs pie šīm lietām jāpiestrādā. Un, skaidrs, ka es domāju, ka manai komandai ar mani un ģenerālmenedžeru Artūru Šenhofu priekšgalā ir jāskalbā noteikti šī kontrola par basketbola lēmumiem. Tā, lai tas klubs attīstās saprotami, pakāpeniski, sakarīgi, atbilstoši konkrētajām Latvijas basketbola vajadzībām un piesaistot tos latviešu spēlētājus. Jo mēs klubu iekšienē esam nolēmuši, ka mēs ļoti vēlamies, lai kodols būtu Latvijas basketbols. Tas, protams, viss tā ir teikuši, un nevienmēr tas ir izdarāms, jo Latvijas spēlētāji ir saprotam dārga prece. Tagad Latvijas valsts cienība ir top 6 pasaulē. Faktiski Latvijas izlases 12 nevar pacelt vairs neviens Latvijas klubs, to pamat 12. Varbūt Dairis tagad uz pēdējiem gadiem ir atgriezies VFA. Bet tikai tāpēc, ka faktiski viņam bērni sāk iet skolā un viņš vienkārši grib pabeigt karjeru Latvijā. Tā kā tur vairāk tāda emocionāla lēmuma ir, bet ja mēs tādā tirgus aspektā skatāmies, tad faktiski tos pārējos Latvijas izlases spēlētājus vienkārši bezcerīgi viņš šobrīd pacelt. Bet ir jau vēl, kā saka, tie rezervus no kāda 15. līdz 50. spēlētājiem, 40. Latvijas tirgu ir ļoti interesanti basketbolisti, par kuriem tad arī mums ir jācīnās un no kuriem jāveido kodols. Un ja nebūtu mums Francis ar Zigi aizgājuši, es domāju, ka mēs sezonu pabeigtu ar 1 leģionāru vai pat, varbūt 2, bet var iespējams tikai ar 1. Bet rezultātā par cik viņi gāja prom, tad šogad mums arī ir 3 leģionāri. Tā kā mēs noteikti gribam šo klubu atstāt ar tādu, kas ir simpātisks Latvijas publikai. Protams, kā jūs minējāt, tur nevienmēr izdodās, nevienmēr sakrīt Latvijas klubu menedžeru redzējums ar spēlētāju aģentu redzējumu. Un bieži vien Latvijas basketbols var saņemt lielāku naudu ārzemēs, kas ir arī saprotam, te pašos Polijas klubos, kur tomēr lielāka ekonomika. Nerunājot jau par Vāciju, par Itāliju, par Spāniju. Spānijā nemaz tik daudz nemaksā spēlētājiem, bet toties tur visi spēlētāji grib iet, jo tas ir augstākais līmenis. Un tad basketbols ziņa. Nospēlēs gadu 2 Spānijā, tad jebkur varēs darbu atrast. Tā kā tā. Bet paklau, redz, ar Artūru jums radās ideja. Taisam klubu, taisam mārketinga zināšanas ir, telefona grāmatiņā potenciālie naudas devēji ir. Tagad ir šis spēlētājs stāsts. Kā tas no praktiskās puses, kā tas realitātē notiek? Jums ir kaut kāds budžets, viņi jau nestāv ar izkārtnēm. Es tur maksāju 50,000 gadā, es tur 20,000. Kā tas process notiek? Jā, nav tāds tirgus, jā. Latvijas basketbolas tirgus, piemēram, Matīs tirgu vai centrāla tirgu, nav basketbola paviljons, tas nenotiek. Sarunas ar aģentiem. Jā, tad no šo procesu ar spēlētājiem un viņa aģentiem mēs uzsākām jau krietni pirms mūsu apstiprināja Latvijas Basketbola Savienība. Mēs nevarējām parakstīt līgumu. Varējām, bet spēlētāji paši mazliet vairījās, jo vai mēs esam tajā augstākajā līgā, vai mēs esam spiesti spēlēt LBL2, vai kā viņi sauc mazliet nākotnes līga vai attīstības līgas, piedodiet federācijas, aizmirst šo nosaukumu. Bet visi zina, Latvijas Basketbola līgas 2. līmenis. Tad, protams, ka visiem ir mazāk interesanti. Sportistiem tas nav līmenis, kurā nopietniem profesionāliem basketbolistiem latviešiem, kas grib attīstīt savu karjeru, tad tas līmenis ir pa zemu.
Bet mēs šīs sarunas bijām iesākuši ar vairākiem spēlētājiem, ar aģentiem. Tā kā turējām viņus uz hold, un tad visi tā kā gaidīja šo startu šāvienu. Tad federācija akceptēja mūs, un tad mums bija viss lūžas vaļā. Bet tāpat tas nenotika tā uzreiz. Vēl man nācās pārliecināt aģents, tad, protams, pieslīpēt līgumus. Jā, tas viss process aizņem laiku. Kas attiecās par nākotni, tad faktiski visas sezonas laikā ir tāda viegla komunikācija ar aģentu, tā mazliet ieskicējot nākotni, jo, spēlētāja aģents, ja ir, piemēram, 1 gada līgums, novembrī nevarēs vēl pateikt, vai viņš jau grib palikt vai negrib palikt, jo jāskatās, kā sezona beigsies, kas tirgu, kāds būs pieprasījums pēc konkrētā spēlētāja. Bet, tagad gan, aprīļa beigas, aprīļa vidus, no marta mēneša jau ir tāda šī komunikācija pieņemās spēkā ar aģentiem. Ja mēs jau sākam diskutēt un jau faktiski vienoties, kurus spēlētājus mēs gribam, uz cik gadiem, kādas līguma detaļas, kādām naudiņām, kas visvairāk interesē spēlētājs un aģents. Tā kā šis process uzņem apgriezienus un varbūt pirmie paraksti jau tiks likt līdz sezonas beigām, bet visticamāk drīzāk pēc sezonas tomēr, jo tad tā kā ir skaidrs, kāda tad ir gala rezultāts, vai mums ir kāda medaļa, vai ir. Jo, skaidrs, ka aģenti, ko dara aģenti, tas ir pareizi viņi dara. Pārdot, piemēram, Latvijas basketbola līgas čempionu vai 3. vietas spēlētāju ir 2 dažādas lietas. Un ja tie spēlētāji latvieši, kas pie mums ir, teiksim, uz 1 gadu, šie jaunie spēlētāji sev labi parāda, piemēram, medaļu sērijā, kādā, un tad aģentam uzreiz ir, paskatieties, kā viņš var spēlēt, un viņš arī uz āru var piedāvāt citiem potenciāliem klubiem, gan Latvijā, gan ārzemēs. Tā kā tomēr Latvijā ierastā praksa, ka visi sagaida sezonas beigas, un tad tajās pirmajās nedēļās ir diezgan aktīvs darbs. Un, pirmie paraksti ir jau pirmajās nedēļās, tad pēc tam sākās diskusijas starp klubiem. Tas process aizņem faktiski visu vasaru, jo arī aģents, protams, viņu uzdevums ir skatīties un atrast labāko vietu priekš savu spēlētāju. Gan finansiāli, gan spēles laika ziņā, gan līmeņa ziņā. Arī saprast, kurš spēlētājs ir jau gatavs doties uz ārzemēm, kurš mentāli vēl nav nobriedzis, kuram labāk tomēr būtu palikt Latvijā. Tad ir mūsu diskusijas ar aģentiem, un arī ar pašiem spēlētājiem, jaunākiem spēlētājiem. Pieredzējušiem spēlētājiem faktiski šī komunikācija notiek caur aģentu. Ja jaunāks spēlētājs, tur ar pašu basketbolistu ir mazliet jārunā, arī ar vecākiem ir jārunā, jo galā ļoti bieži vecāki bieži vien pieņem to gala lēmumu, teiksim, līdz 18 gadiem. Jā, tā kā tur arī process ir, tur Ārtūram ir Šenhofam darba pilnas rokas, arī es kaut kur palīdzu mazliet, bet jā, tā kā mēs šodien pat pēc šī podkasta mums ir tikšanās ar vairāku spēlētāju aģentu tieši tā kā ieskicēsim daudzu spēlētāju nākamās sezonas potenciālo spēlēšanu Rīgas zeļos. Tā kā šis process tagad tikai uzņem apgriezienus. Un starp citu, mans ilgadējais kolēģis tieši basketbolā, Ralfs Plēnītis Ventspilī, ir izteicies, ka spēlētāji un treneri strādā līdz sezonas beigām. Tad tur varbūt ir banketiņš kāds, kuram lielāks, kuram mazāks, un menedžerim nākamdienās sākās darbs tikai. Jā, un tad varbūt viņš visu vasaru kārtīgi rulē, ar atlocītām piedurknēm karstie telefoni. Tad varbūt atkal uz sezonas sākumu, tad viņš var mazliet tā mierīgāk un skatīties, kā tā komanda izskatās. Bet darbs nebeidzās arī sezonas gaitā, jo savainojumi, formas kritums, skatīties, kas tirgū notiek, kur varbūt kaut kur pastiprināt komandu. Bet tomēr tas intensīvākais darbs ir vasarā, menedžeriem. Tu minēji, ka tā Zeļa viena no vīzijām būtu, ka tas pamatkodols jau ir, bet vispār komanda no Latvijas spēlētājiem. Tas nozīmē, ka jābūt arī kaut kādai tai talantu izkopšanas kalvei. Kā jums ir ar sistēmā ar jaunatnes basketbolu? Mums ļoti svarīgi tas ir vispār šī jaunatnes attīstība. Mēs jau pozicionējam kā jaunatnes attīstības klubs, tāpēc mēs ļoti rūpīgi pie tā domājam, kāds būtu tas labākais virziens, kā attīstīties nākotnē. Mums šobrīd sistēmā ir jau otrā komanda, DSN Turība, tā kā Daugavas Sportnams un Turības apvienojums, kurās DSN komandā spēlē labākie basketbola skolas Rīga, daudzi labākie topošie absolventi, 17, 18, 19 gadīgi puikas. Daži no mūsu komandas spēlētājiem jau mazliet vecāki sezonas laikā spēlēja 19 līdz 21, kuriem vajadzēja spēles laiku. Tad mums vēl ir 3. līmenis, kur ir Mārups komanda.
Nav sistēma pagaidām perfekta. Skaidrs, ka pašvaldībai un pašvaldības sporta skolai tur varbūt ir kaut kāda. Pašvaldības sporta skolai ir viens skatījums, pašvaldībai cits skatījums. Tur arī ir savas intrigas, tur viņiem savā starpā par tām detaļās neiedziļināšos, un tad pagaidām citreiz kādreiz atstāsim. Tā kā mēs skatāmies, kā labāk attīstīt visu procesu. Varbūt ar kādu citu pierīgas pašvaldību ciešākas saiknes izveidot, varbūt tomēr palikt ar Rīgas pašvaldību. Jautājums, vai Rīga būs atvērta, jā, pagaidām mums nav atbalsts no pašvaldības nekāds. Skaidrs, ka VF komanda netaisās atdot mums tur, kā saka, vispār uzklāt galdu, jā, ir jauns spēks Latvijas basketbolā, nākiet uzvariet titulus un vēl, kā saka, domas naudiņu paņemiet, jā, tā kā. Tur ir pietiekoši nopietni spēki, jā, aizmugurē tai komandai, kā mēs visi zinām. Tā kā šis process ir interesants visos gaiteņos. Viena no idejām ir mums pašiem taisīt savu otro komandu un tā arī saukties Rīgas zeļi. 2 vai Rīgas zeļi, kaut ko klāt pielikt, skatīties, varbūt tur kāds atbalstītājs. Rīgas mazie zeļi. Vai vienkārši ūdens zeļi, kuriem ir jāizaug vēl līdz Rīgas zeļiem, līdzīgi kā mēs raidījuma vadītāji 8 gadus augām, un tagad no ūdens zeļiem jau esam Rīgas zeļi. Tā kā viena tāda ideja ir, nu tad jāuzņemās ir pilns šīs komandas finansējums, kas, protams, atkal ir ekstra izdevumi. Un kā jau es minēju, kad mans mērķis ir būt mazliet tomēr virs ūdens, nevis tā tur kulties ar pēdējiem spēkiem un nezinu, vai noslīgt vai nenoslīgt. Skaidrs, ka mēs nenoslīgsim. Jautājums, vai mēs kulsimies tur, vai mēs tā stabili jau varbūt brasiņā peldēsim ar galvu virs ūdens. Es to gribu panākt. Jā. Un uzlikt ekstra izdevumus organizācijai, otro komandu, varbūt vēl jaunatnes sporta skolu dibināt, tas būtu lielisks mērķis, vispār dibināt privāto sporta skolu. Un cik es esmu sarunās dzirdējis no Rīgas pašvaldības vadītājiem, tā skaitā ar mēru kungu, Ķirškungu priekšgalā. Arī Rīga gribētu, lai arī Rīgas pilsēta gribētu, lai Rīgā veidojās arvien vairāk privātās sporta skolas un iespējams mainīt šo finansēšanas modeli. Nauda seko bērniem. Līdz ar to mēs varbūt varam uzrunāt caur savu privāto sporta skolu Rīgas pašvaldību. Bet nu atkal tad ir jānotiek šim iekšējiem lēmumam, ka mēs to tā daram. Tad, protams, ir šis, vēl jau var dibināt sporta skolu, bet bērnu nav. Ir sporta skola, bet nav šie jaunieši, ar kuriem strādāt. Treneri jāatrod. Tas process viss nav tik vienkāršs, bet mēs domājam vairākos virzienos. Ideālā scenārijā, kad būtu Rīgas zeļiem savu sporta skolu, nezinu, kādu nosaukumu, kaut vai ūdens zeļi, kas, man liekas, ir baigi interesanti pēc visu tā storija, pēc stāsta, kad mazie puikas ir sākumā ūdens zeļi. Marketinga kampaņa jau redzam. Nu, mēs jau redzam, jā, pienes ūdeni, un tad, kad viņi paši izaug, tad viņi var beidzot beigt pienest ūdeni, un viņi ir Rīgas zeļi. Jā, tā kā, ja mēs to izdarīsim, tas būs fantastiski, tas būs mēs būsim ļoti priecīgi, bet es saku, tas ir darbs, tas ir atrast personības, sāksim atrast naudu tam visam, atrast personības, trenerus un arī pēc tam, protams, bērnus, bet mēs ticam, ka to mēs varētu. Mums, teiksim, tie kontakti tīpaši arī Artūram ir ar treneriem labi un ir tā sajūta, ka saprot, ko mēs daram un treneriem jaunatnes patīk, tas mūsu redzējums un vīzija. Bet, nu, protams, naudu tam visam atrast, tas ir atkal, jā, es tagad tā pa īstam uz sezonas beigām mazliet sāku saprast, kad daudzi sponsori naudu ir iztērēti, jā, un ir šie, protams, sezonas beigu izdevumi, pēdējās algas un zāles un autobusi un viss pārējais. Nu, grūti savilkt tos galus, jā, un saprot to daudzu savu pieredzējušo priekšgājēju. Gunta Šēnhof un tā tālāk, tās mazliet to skepsi un uztraukumu Edgara, nu kā būs, kā tur tiešām savāksiet to naudu. Nu, tad, protams, vēl lielā skepse visā Latvijas tādā basketbola aprindās, kuriem patīk. Ne, nu vienam gadam jau visi var savākt, jā, līdzekļus uz hype, uz pompu, uz tādu. Vai varēs būt ilgtermiņā, otrais gads viss parādīs. Man personīgi liekas, ka otrais gads būs vieglāks, jo viena lieta ir rādīt prezentāciju sponsoriem un kā tas viss izskatīsies un kā būs, un tad, nu, man daudz cilvēku teica, ka neticējuši, kāda zeļa, kas tas pa vārdu vispār, zeļa, ūdens zeļa, rozā formas, kāds biznesa, kas tas tur, nu kaut kāda cirks kaut kāds būs. Tagad faktiski, kad redz, ko mēs darām un kā tas notiek, un kad basketbolā ir nopietna komanda, pirmkārt jau laukumā, un arī viss apkārt ir pietiekoši jaudīgi. Gribās ticēt, ka tagad man sponsors piesaistīt būs vieglāk tomēr.
kad viņi redz jau visus darbus. Tas tā vairs nav tikai vīzija, kāds projektiņš uz papīra, kāda prezentācija. Tas ir reāls projekts, kurš notiek un kurš arī notiks. Tā kā, jā, tāds varētu būt tas ideālais attīstības plāns ar savu sporta skolu apakšā, kur tad sadarbojās, protams, arī ar pašvaldību, jo mēs tiešām investējam jaunatnes basketbola attīstībā, bet, kad mēs to uztaisīsim, un vai tas būs jau nākamgad, vai negribu solīt, bet ilgtermiņā es domāju, ka tas noteikti būs. Un tad faktiski futbolā, jā, lielajā līgā jābūt visiem klubiem ar akadēmijām apakšā. Un uz to visu pasauli iet, ja visiem lielajiem futbola klubiem apakšā ir akadēmijas. Tas tāds ļoti spēcīgs vārds. Jā, mēs arī varētu uztaisīt. Mums arī, ja mēs gribam izaugt kā klubs, kurš būtu interesants lielākiem investoriem, tad vajadzētu šo jauniešu, sauksim to par akadēmiju vai sporta skolu vai vienkārši ūdenszeļu kustību. Un nākamais ir infrastruktūra. Jā, kas Latvijā, tīpaši Rīgā, ir vienkārši katastrofālā šobrīd situācijā. Jā, mums ir jāizkas šie spēļu laiki Daugavas sportnamā, kurā ir ļoti daudz mīnus. Protams, ir aura un forša, un vakar bija pilns viņš. Bet, Cik bija skatītāji? Kā vispār tā dinamika? 500 skatītāji bija un Daugava jau pilna, tas viss ir forši un atmosfēra laba. Bet, ārā bija plus 20 un pilnīgi visi cilvēki bija nosvīduši un ventilācija tur nav. Un gaismas tur arī aizdomīgas ir. Bet tāpēc es saku, ka vajadzētu, protams, arī savu zāli ilgtermiņā, jā, savu internātu, vai internāts vēl spēcīgāks vārds, nelidosim tik augstu zāli, protams, ar kaut kādiem potenciālām naktsmītnes iespējām, ja mums ir kāds jaunais talants no ārzemēm, lai viņš tur var dzīvot klāt. Un uzreiz arī vairāks, vismaz, ja ne pilna sporta skola ar, ja nevaldos Latvijā ar 7 vai 8 vecuma grupas, tātad no 7 līdz 18 gadiem, pat vairāk gadus. Ja. Tad varbūt 3 kaut vai vecuma grupas, 14 vai 15, 17, 19 komandiņa. Ja. Tas būtu tas pirmais mērķis, uz ko tiekties Rīgas zeļiem. Tas arī šīs sporta skolas no bērnu kājas, tas arī droši vien varētu būt kaut kāds fundaments tam, kad mēs sagaidām varbūt vairāk kā 2 džekus augstākajā līgā, NBA. Protams, bet es teiktu, ka mēs nevaram sūdzēties. Tur vienbrīd mums bija 4 spēlētāji, ja tad Latvija, es negribu teikt, bija pirmajā vietā, bet bija top valsts pasaulē. Tad viens NBA spēlētājs uz iedzīvotāju skaitu, kad mums vēl bija Pašas Pasačniks un Dairis Bertāns laikam vienā gadā, jā, vai Rodions bija. Jā. Rodions, Dāvis, Pasačniks un Kristaps. Mēs Kristapam veselību novēlēsim, ja mēs mazliet satraukušies, tā esam šorīt visi, es domāju, kas sako basketbolam. Tad bija izreikināts, ka Latvija bija top valsts pasaulē. Okay. Es negribētu tagad teikt, ka Rīgas zeļu sporta skola būtu tā galva iemesls, kāpēc būs Latvijā jauna NBA spēlētāja. Nevajag tur sevi mazliet arī pārvērtēt. Tas ir fundaments, lai klubs attīstītos, lai tieši Rīgas zeļu klubs attīstītos tādā nākamajā līmenī stabilākiem pamatiem. Lai visu laiku būtu šie jaunie spēlētāji, kas mūsu sistēmā trenējās jau no 14, 15 gadu vecuma, lai viņi aug un tikko kā jaunai kāds pieredzējušies spēlētājs, kas jau Rīgas zeļos sev parādīs un aiziet uz ārzemēm, tā ir nākamais un nākamais. Kā un Žalgarim ir, protams, tāda sistēma. Bet Žalgars arī, es negribu samaloties, es precīzi nezinu, man būtu jānoskaidro, bet viņiem arī ir liels pašvaldības atbalsts, ne tikai profesionālam klubam, bet profesionālam klubam ir pat 2 miljoni, bet man liekas arī sporta skola ir ciešā saiknē ar pilsētu. Valmierā tādā ziņā man patīk, kā viņi ir piesaistījuši Bertānu vārdu. Ja, Bertāna nāk no Rujienas, Valmieras reģions. Un skaidrs, ka šo sporta skolu finansē arī pašvaldība. Bet tas, ko Dāvis ar Dairi dod, viņi dod savu vārdu. Bertānu Valmieras basketbola skolu vai Valmieras Bertānu basketbola skolu vai kāda starpība. Abi NBA džeki, mūsu stāri, dod savu vārdu un dod atpakaļ savai pilsētai. Super, jā. Gaidām kaut ko tādu no Kristapa. Mēs gribētu, lai viņš ir zeļos, bet skaidrs, ka viņam sirds ir Liepājā, tā kā nedusmosimies. Bet tāpēc Andris Biedriņš ir mūsu vēstnesis, jā. Tā kā Andris pagaidām tā pamazām ienāk klubā un skatīsimies, kā viņš pats ir izteicies. Viņš neizslēdz arī, ka viņš varētu kļūt par kluba akcionāru. Tad mēs arī Andri varētu iesaistīt, varbūt šo sporta skolu nosaukt kaut kādā veidā viņa vārdā. Jo nevaram aizmirst viņa ieguldījumu. Daudz tagadēji Latvijas izlases spēlētāji spēlē basīta Andra dēļ un motivētāk kļuva, jo viņš bija celmaulis NBA, kurš nospēlēja 10 sezonas. Tā kā paskatīsimies, kā mums attīstās sadarbība ar Andri.
Bet, jā, man liels prieks, ka viņš ir atgriezies basketbolā. Bija mazliet pazudis un mazliet bija. Gribēja viņš atpūsties no visa, bet tagad ir atpakaļ un vakar bija zālē. Tā kā skatīsimies. Bet skaidrs, ka vajadzētu izveidot šo sporta skolu apakšā lielajam klubam. Jautājums, cik vecuma grupām sākt. Es pieļauju, ka nevajag sākt uzreiz ar visām, pieteikt ar 3 pēdējām vai kaut vai 2. Super. Edgar, mums jau gan arī stunda riņķī. Es tev teikšu milz paldies par šo super interesanto sarunu. Pie uzņēmēja darbības mēs tur iebraucām. Protams, skaidrs daudz pa basīti, bet ļoti tiešām liels tev paldies, ka paldies, ka uzaicināji, Edgar. Jā, tā kā vēlu jums, finālu obligāti, un tad jau cīnās līdz galam. Savukārt es tā pateikšu paldies, un paldies Latvijas Tirniecības un Rūpniecības kamerai un personīgi Aigaram Rustovskim par viesmīlīgo uzņemšanu. Un ceru, ka arvien vairāk un vairāk Latvijas uzņēmēji sāks novērtēt Latvijas sportu, tieši lokālos sporta klubus, jā, kur daudz kas notiek uz tādu privātu fanātisma, jā, un arvien vairāk un vairāk Latvijas uzņēmēji sāks atbalstīt Latvijas sportu. Ne tikai zēļus, bet tā skaitā zēļus, jā, jo bez privāto uzņēmēju atbalsta nav iespējams lielais sports, un visā pasaulē lielais sports balstās uz privātiem lieliem uzņēmējiem. Tā kā Latvijas uzņēmēja elite aicinām jūs Rīgas Zeļu komunā. Jā, labi, paldies. Paldies arī jums, skatītāji. Sarunas par svarīgāko uzņēmējiem. Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kameras podkāstā Uzņēmēju balss.